Mani sauc Arturs Akmens, es esmu zemnieks un arī nedaudz mežkopis, jo man īpašumā ir ne tikai zeme, bet arī mežs. Šai blokā ir apmēram 40 hektāri zemes, no tā 30 līdz un 20 hektāri meža. Tad, kad Latvija atguva brīvību, es vectēvu mantojumu no Zemgales samainīju uz šejieni, uz šo zemi, kurā bija mežs. Un tās sākās man ne tikai lauksaimniecības darbība, bet arī meža darbība. Tā, lai prieks paskatīties, lai var pastaigāt, atrast sēnes, pavērot zvērus, paklausīties putnus. Svarāk man patīk, ka tagad vasarā šalko zari, lapiņas, vējā, debesis zilas ar mākoņiem. Var iziet cauri. Un otrs arī skatos, ka tur aug materiāli. Attiecīgi kopjot, ar gadiem nāk ārā materiāli, bet galvenais jau ir tas skaistums. Var atnākt brīvdienās pastaigāt un atslēgties no ikdienas, uzlādēt savu dvēseli, kā saka. Pirmām kārtām tas nozīmīgi ir manai pašsajūtai. Otrām kārtām arī bērniem, mazbērniem paliks daudz kas. Un liels paldies manam tēvam, arī mammītei, kas skatās no debesu maliņas, kad man ir tāds mežs, ka es te varu atnākt, notiek viss turpinās. Es esmu mežsaimnieka kooperatīvā un man pateica, ka mežsaimnieka pārstāvi bija izstaigājuši mani mežu un teica, ka viņš pietiekami labs ir, lai parādītu priekš konkursa. Es domāju, ka jebkura arī satikšanās ar citiem mežkopiem ir tikai iegūms. Apmainās ar pieredzi, gūst jaunas atziņas un uzlādē arī citas, ne tikai sevi.